Es esmu caur un caur latgaliete, man abi vecāki ir no Latgales, un es ar to lepojos, jo latgalieši ir ļoti azartiski cilvēki, un viņi savā dzīvē daudz ko var paveikt. Tāpēc man ļoti patīk latgaliešu dejas. Tas nekas, ka viņas ir diezgan pārsvarā straujas dejas, ar ritmu, ar tādu jestrumu. Liekas, ka varbūt, kad manā vecumā vajadzētu kaut ko mierīgāku dejot. Jā, arī tās man patīk. Man ļoti patīk gatavas deja. Un arī lēnas un mierīgas dejas man patīk. Bet tās latgaliešu vislabāk. Pārsvarā mani deju biedri no Liesmas vecajiem dejotājiem dejoja Saimē, tad viņi man pierunāja aiziet uz Saimi. Un es tiešām esmu pateicīga, jo šis kolektīvs ir ļoti draudzīgs, ļoti saprotošs. Šī kolektīvā tā ir vienīgā vieta, kur es pilnīgi ļaujos visam, kas notiek, jo man te neliek ne organizēt, ne kaut ko darīt. Un tas ir tāds pretstats tam, ko es ikdienā, kad es parasti nodarbojos ar darba organizāciju un visu, un man ir milzīga atbildība par to. Un es aizēju uz Saimi, tā ir man tīrāka atpūta, un es esmu ļoti laimīga, ka mani deju kolēģi atļauj man tur atpūsties un neko neliek darīt. Un viņi mani saprot no pusvārda. Dejā es esmu ļoti laimīga. Varbūt dzīvē es nemāku pateikt daudz mīļu un skaistu vārdu kādam, bet ar deju, man liekas, es to varu izdarīt. Es to daru kustībā. Citi vārdos, es kustībā. Un es domāju, ka daudz dejotāji ir tādi. Jo tad, kad jūs ieraudzīsiet tās apgarotās sejas uz skatuves dejotājiem, tad jūs sapratīsiet, ka viņi visi ir laimīgi cilvēki. Vispār visi dejotāji taču izskatās stipri jaunāk par saviem gadiem. Viņi dod to laiku. Dod laiku tādā veidā, ka viņi cilvēku iemāca regulēt savus darba stundas. Ja es nedejotu, es droši vien sēdētu darbā līdz 10. vakarā. Bet tā, ka man jāiet uz dejošanu, tad es to darbu pabeidzu laicīgi. Ja? 14 gadus atpakaļ sāku strādāt Gulbi laboratorijā. No sākuma par finanšu direktoru, un šobrīd esmu arī valdes locekle šim uzņēmumam. Igila Gulbi laboratorijā strādā 270 cilvēki pa visu Latviju. Šī ēkā, piemēram, ir 100. Es domāju, ka visvairāk mūs raksturo tieši tā mūsu stāja. Augstu paceltā galva, taisnā mugura un smaids. Dejot es sāku 5 gadu vecumā, tātad 50 gadi dejā. Igila Gulbi laboratorijā strādā 270 cilvēki pa visu Latviju. Šī ēkā, piemēram, ir 100. Es esmu tāds cilvēks, kurš, ja kaut kur iesaistās, tad ar visu sirdi un dvēseli. Man katra darbība, ko es šeit daru, tas ir tikai tāpēc, ka man liekas, ka bez tādas pilnīgas iekļaušanās kolektīvā, darbs ar darbiniekiem, darbs ar piegādātājiem, darbs ar pacientiem, ar ārstiem, ar visiem. Bet man tas ļoti patīk, tāpēc, ka cilvēki ir ļoti dažādi un ir interesanti ar viņiem strādāt. Un tā kā es esmu ļoti aktīva pēc būtības, kā jau visi dejotāji, tad es domāju, ka man tas arī sanāk. Kad esi uz skatuves, tu esi atvērts. Tāpat arī šeit darbā.
Es strādāju, un es esmu atvērta pret visiem, pret pacientiem, ārstiem, pret mūsu darbiniekiem, kas šeit strādā. Tā vai īsā kabinetā, Elizabete, atbrīvojas. Labi. Tas vēl paliek. Tas tev jāatzīst. Piestaršības. Kāds daktars tas pats? Grīviņ. Kurš pēc grīviņ, jā. Daktar. Vita Ilona. Vita, jā. Tad vēl filmas, pinsāni, jā. Tas tagad tad būs satraukties. Par to, ka es svīst, jā. Cik jums svars ir? 88. Viens pricīts jau dod, tikai nav tā, ka tu pricīts. Pilnai vēl pārāk. Ja būtu holesterīns un kukurts, tad ir pārākais. Pārāk. Jā, es... Jā, pirms holesterīns arī kaut viss. Es manāku salīdzēt Pēc vidusskolas beigšanas es iestājos tādā eksotiskā nosaukuma mācību iestādē Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātes kibernētikas specialitātē. Ja godīgi gāja, tāpēc, ka tas vārds kibernētika man likās ļoti skaists. Beigās jau tas ekonomikas vadība vien sanāk. Vieglās rūpniecības ministrijas skaitļošanas centrā. Kādreiz skaitļojumās mašīnas bija pa veselu stāvu, un tā bija mana pirmā darba vieta. Un taisīju programmas. Tad es kādu laiku strādāju ādažu zvēru fermā par grāmatvedi, un 14 gadus atpakaļ sāku strādāt Gulbi laboratorijā. Jo man ir šitā savējā. Tomēr, lai ja tev pievāk, lai nav tik rupni. Tas tev mazai Vitai jā. Es viņai pateicu, viņa teica, ka man Dina arī jārunā. Mana Dina ar Vitu es sāku. Viss, nu mēs... Aldis nav. Mēs viņa audzies, paši podziņu. Nekas? Tu gribēji, lai es kaut ko lieku ap kāslu vaila? Krellīti? Oi. Juri, piesien uz augumu. Jā, viņi baigi brīvā. Tās, es domāju, ka visas paņemtas ir noteikti. Andris ir. Saplīsīs, nesaplīsīs. Šitā ir riktīgā no. Viņai no tiem matiem, kas uz galvas ir formulīti, domāju, ka šī ir labi. Tā ir ļoti maziņa. Maziņa? Tev nedara uldiņu, vai ne šitā? Šitā ir maziņa, tā ir liela. Ja, kur ir liela uldiņa, liela galva? Šito viņš var uzlikt, jā. Teiksim, pavēlts uz velts. Tev nē, Juri, tu smukies. Viņam ir mazāk, viņam ir vai nu šitā. Man ir vat ideāli tā, kas bija Andrītim mašīnā. Nu tad Andrītim uz mašīnu jāpakaļās. Uzvelc Dītis parād, kā tu, kura tev dara. Būs labāk šitā, ne? Vai ar ceparīti? Man liekas, ka jā, galvā pēc tādas saimnieces atnākuši, kur tāda. Nu tas saimnieku dēls tur sākumā, jā. Nu tur jau būs viens. Nu tas, viens, jūs tur dažādi esat. Manai mammai dakteri teica, ka es nevarēšu ne skriet, ne iet ātriem soļiem, ne arī dejot. Un mana māmiņa bija ļoti nobēdājusies par to, un tāpēc darīja, ko varēja, un aizveda pie
tautas deju ansambļa Uguntiņas vadītājs Audions Līventāls. Es viņu teiktu, ka viņa ir man otrā mamma, ka viņa no pilnīgi kusla un nevarīga bērna iztaisīja dejotāju. Mēs dejojām baletu, dejojām tautas dejas. Sākās tas viss tautas deju ansamblī Uguntiņa. Un tad, kad visi pēc vidusskolas parasti pāriet uz pieaugušo deju kolektīviem, es vēl 1 gadu izlūdzos augstskolā būdam, lai man vēl patur tajā bērnu deju kolektīvā. Pēc tam nonācu Liesmā. Pēc Liesmas bija 2 gadi pārtraukums, kamēr bērnus audzināju. Un tad es dejoju arī Liesmas tādā atvasinātā kolektīvā Oglīte. Vienu brīdi, tad, kad es atnācu uz Saimi, bija puiši vairāk nekā meiteņi. Tas bija tāds brīnums, bet mūsu puiši ar baigi forši jau visi ir stalti, jauki un prieks ar viņiem dejot. Viņas māsīņas sānieti kājas mīļus, Viņas māsīņas sānieti kājas mīļus, šomans ar līdzīgīš. Viņas aizvīna loksīņas mīļas, Silmala priecēja balansojot. Viņas aizvīna loksīņas mīļas, Silmala priecēja balansojot. Naucējot to kritam, pats vairāk dzīņas, tautības valstība mīlās. Zīmolis iedāja vasara nāca, Lūzei meitiņam lūgais dancis. Zīmolis iedāja vasara nāca, Lūzei meitiņam lūgais dancis. Dejami, lecami, mēs paši jauni, lai un ir balans lūkojas. Dejami, lecami, mēs paši jauni, lai un ir balans lūkojas. Daudzoji māsīņa, pēc skaistīgi jādas, Spītā vai iespītē, izvairā dzīv. Manas abas meitas arī ir dejotājas. Nu, šobrīd viņām gan nav tā dejošanas karjera, jo viena no meitām ir arī kaislīga jātniece, un viņa šobrīd strādā Vācijā. Un otra meita ir topošā neiroķirurģa Stradiņu universitātes slimnīcā, bet viņai ir arī otra kaislība, viņa ir karatiste. Kā to var savienot, man ir grūti pateikt, bet viņai iznāk. Izgriezās tā kā es nezinu, ko es. Nu, kā ir? Jā, ejam augšā. Jā, labi. Paga, te jāstāst, cik tagad kā te ir 6. Mēs visi 6 pāri augšā vajadzīgi. Es nezinu, tu ņās gums? Nāk, visus nāk. Es esmu. Ko? Tu laidies, ne? Nu, labi. Labi. Viņš pats. Viņš pats. Es vienmēr esmu brīnījusies par to, kā, bet tā ir enerģija, tā noteikti ir enerģija. Un ja vēl aplīk uzstās, tā, tad mēs to enerģiju ar vienu lielāku padarām. Plašāk. Tā kā dejā. Hop, ieja.
Un nāksiet uz šejien skatītājs, jums te būs. Aiziet. Vai satvēriens ar puisi, tā ir tāda kaut kāda noslēgta vide, pieņemsim, ka tu apliesi pārīs, atvēries, ja? Tu jūti, ka tā enerģija cirkulē, un tu paskaties partnerim acīs, un tu redzi pretī kaut kādas uguns. Tas ir forši. Tik gadus ar tādu ritmu, ar tādu enerģiju būt saistītām, tur nekas cits nevar iznākt, kā tikai maza raganiņa. Vai tad mēs drīkstam, ja? Tas skaisti. Mēs varam koncerts. Paldies. Lielie dziesmu un deju svētki, tas ir tikai mums raksturīgs. Un ar to mēs tiešām varam lepoties un varam būt laimīgi, ka līdz šīm dienām tas viss ir izdzīvots. Tas ir ļoti skaisti.